Labvakar, padalīšos savu bērnības stāstu, bet noteikti saglabāšu posta veidā, tāpēc, ka es gribu izstāstīt. Varbūt tas arī ir kādam kā motivācijas deva nepadoties varbūt tā dzīves posmā, kuru jūs ejat cauri. Es piedzimu 38 gadus atpakaļ, ļoti priekšlaicīgi. Man bija kāds 7 mēneši. Mamma iedama uz kūti, cik es atceros, mamma stāstīja, paģība un aizveda uz slimnīcu un bija akūtais ķērzars, man izņēma. Atveseļošanās posms gāja ilgs, jo tā kā es biju ļoti priekšlaicīgi dzimusi, ļoti kilo 800 apmēram man bija svars. Bet viss notikās. Iespējams tādēļ arī pēc tam tie visi notikumi, jo, kad man bija 1 gadiņš, tētis aizgāja no mums prom, un pēc kāda laika atgriezās, piedzima māsa. Bet beigās viņš tomēr aizgāja prom, un mēs uzaugām sieviešu kolektīvā, ja. Jo Almai nebija vīra tad, un mammai nebija, un reāli sieviešu kolektīvā. 12 gadiem es sāku braukt uz mežu, lasīt odziņas, sēnes, taisīt pušķus, un tādā veidā mēs pelnījām naudiņus, jo iztika tajā brīdī, mēs tiešām dzīvojam ļoti trūcīgi. Reiz mēnesī, kad mammai bija alga, tad bija tie svētki, jo mēs zinām, kad končas pilns ir. Tas nozīmē, ka mammai bija alga, jo viņa vienmēr darīja tā, ka tad, kad viņa saņēma algu, viņa atpirka cepums, konfekts tieši uz mēnesi, lai pēc tam pat drusciņi varētu mums izdalīt. Tā mēs arī dzīvojam. Es teiktu tā, ka mēs nedzīvojam trūcīgi, bet mēs dzīvojam ļoti taupīgi. Un lieka pa ekskursijām skolas laikā nebraukājām. Es neceru, ka es būtu kaut kāda ekskursija ceļojusi. Es arī nekur neesmu bijusi. Sakot, mums bija tāds gadījums, ka mēs pārsvarā savā miestiņā, savā vietiņā. Gadiem ejot, mēs ar māsu nonācām 11. klasē, un mūsu dzīvē notika viens ļoti strauji dzīves pagrieziens. Mums saslima mamma. Man tad bija 17 gadi vai 18. Es tagad nepateikšu, laikam 18. Man bija 17 gadi, kad tas notika. Saslima mamma. Decembrī viņu ielika uz Ziemassvētkiem slimnīcā Rīgā. Viņai bija progresējošā slimība strauji, un nākamā gada augustā sākumā viņa nomira mums. Tajā brīdī mums bija jāuzsāk 12. klase. Es teikšu tā, tas posms bija elle, ritīga elle, un tam, ka mēs izgājis cauri, jo apsmiešana no skolnieku puses bija, jo tā jau, kas saka, tas saucamais būlīgs, kā ir moderni, ja. Un arī tad, kad mamma nomira, man strauji bija jākļūst pieaugusi šai, un es sāku strādāt darbu tajā brīdī. Par sētnieci. Jā, par sētnieci sāku strādāt, un skolā, jā, tur bez komentāriem, jā. Uzsākam 12. klasi, bija jāsāk strādāt, sāku strādāt par sētnieci, jo citu variantu nebija, tāpēc, ka mamma bija, kurai bija oficiālais darbs, un tajā brīdī man vajadzēja nopelnīt naudu. 12. klasi beidzu, līdz ar to augstskolā nevarēju iestāties. Iestājos 36. arodvidusskolā, kur izmācījos par viesmīlības servisu speciālistu. Un tad sākās manas gaitas klientu apkalpošanā. Esmu mēģinājusi iestāties augstskolā. 1 gadu es tā kā angļu filologos nostaigāju, bet sapratu, ka es nevaru pavilkt, kad nav tādas finanses un no atbalstošās puses, no ģimenes. Un jā, tā, kas saka, augstskola man nav iziet. Bet. Un tas viss kopumā, kas vēl notikās par to laiku, es negribu iedziļināties, tur var stāstīt, mani padarīs par tādu cilvēku, kādas esmu. Es teikšu, tās sievieti ar pautiem, jā, neatlaidīgu, mērķtiecīgu,
labestīgu, ja? Un tā pieredze, ko es vēl šūšanai esmu iegūst 6 gadus, esot šuvējis, ja? Un tiem kritumiem, ko es esmu piedzīvojis Covid laikā vispārējais, un ja tas nebūtu noticis, es nekad nebūtu atnākusi multilevel marketingu, jo tieši šeit viņš mani atraisījis, esmu kļuvusi komunikablā, tāda, kāda es nebiju, jo tagad satieku arī daudz skolas biedrus, bijušos, un visi saka, viņi brīnās, kad zinot, kāda es esmu bijusi, cik klusiņa, cik vienmēr skolas pēdējā solā, labi mācījusies, starp citu, jā. Un kāda ir tagad, jā, kad tu nepat. Tas laikam arī būtu viss. Tā kā, jā. Tas ir tāds maza daļiņa. Ja būtu iespējas vispār, to mājas darbu nebūtu pildījusi un neliktu. Jā. Jā. Tāpēc novērtējiet to, kas jums ir, novērtējiet tās iespējas, ko dzīve jums dod, un vienmēr pēc krītiena var piecelties, jā. Un mēs katrs veidojam savu, kas saka, nākotni, katrs. Un novēlam būt katram tādā vidē, kur tā vide aizver jūsu blokus ciet, rūgtās pieredzi savu veidu. Uz rūgtām pieredzēm liek paskatīties savādāk. Un ko es vēl pamanīju, ka mēs jums stāstītu savu bērnības stāstu. Noteikti jūs arī pamanījāt, es centos maksimāli novērst acu skatienu tajā brīdī, kad es to stāstu. To es to tikiet, tāpēc, ka te ir diezgan tāda sāpīga tēma priekš manis, joprojām. Jo es ļoti ilgojos pēc mammas, ļoti. Un tāpēc es arī cenšos te darīt visu maksimāli, attīstīt sevi tā, lai es varētu tādas lietas atļauties, ko mani vecāki nav atļaujušies, tāpēc, ka viņi nevarēja, ja? Un man ir iespēja to mainīt un realizēt, ja? Bet pēc mammas ļoti ilgojos. Ik pa laikam, kad man tāda trigger notikumi notiek un kad gribas paprasīt padomu, te jau nav kam paprasīt padomu. Jā. Un vēl viens ieteikums. Novērtējiet tos brīžus, kamēr jums vecākiem. Kamēr viņi ir dzīvi. Jo, kad viņi nav, tad ir tā, ka tad, kad tev ir kaut kāda tarakāna iekšē, cīnies pats viņiem pats. Jā. Un ne vecmāmiņa var palīdzēt, ne vīru vecāku vai kaut kā tam līdzīgi. Tomēr mamma ir mamma. Jā. Mamma ir mamma. Jā. Labi, tas arī viss, ko es gribēju pateikt. Uz visu fonu.